8. sērija. Nākamā diena, un esam iznākuši no viesnīcas, un, protams, ka vajag pabrokastot. Turpat netālu no viesnīcas atrodam kādu tādu netūristu ēstulis, un tur arī izdomājam paēst. Dīvainākais bija tas, ka to, ko visu tu vēlies, bija jāuzrakst uz lapiņas, un tad jāiedod cilvēkam, kas aiznesīs uz virtuvi. Ak jā, nu virtuvi, protams, virtuvi kā virtuvi Taizemē. Nu, protams, kā atkal izvēlamies pad thai un tom jam zupiņu. Tā, esam pēduši. Par to tom jam zupiņu runājot, ir tā, ka viņas vienādas neesam vēl nekur ēduši. Viņas nav vienādas. Viņas tā vienā tur ir garneles ar galvām, tā vienā tur ir garneles bez galvām, tā vienā tur ir tas vairāk, vienā tas mazāk. Pad thai tas vēl savādāk. Pad thai tas ir plus mīnus visi vienādi. Bet jā, tom jam ir tā. Labi, tagad iesim ārā kaut kur uz ceļa, skatīsimies grābu aplikāciju un brauksim uz to Pūķa apaļo māju. Tas kaut kā 40 km sanāk. Skatīsimies, kas mums ar izmaksām vispārējais. Sanāk tā, ka mūsu viesnīcai blakus ir tāds kā maziņš tirgus, kur var iegādāties dažādas augļus, pārtiku, arī drēbes, visu ko citu. Un gribot, negribot, tur katru reizi sanāk iet cauri tam visam. Un izmantojam atkal grābu aplikāciju. Hello! Yeah, I sit here. Yeah? Esam klāt pie tā trakā Pūķa. Atveda mūs pa 400 batiem ar to grābu, tas apmēram plus mīnus kaut kā 10 eiro. Un tad Pūķīts arī, ka mums tur ir. Tikko atbraukuši, kā mums jau kaut kas piekasās. Tā arī nevajām saprast, vai tas bija obligāti vai nē. Jā. Te kaut kas jāuzraksta. Tā, please write your name and take a flower to make a wish from the Grand Dragon. Nezinu. Tā, labi, mēs tagad nezinām, vai tas ir obligāti vai nav obligāti. Uzrakstīsim, Tamāra. Jāuzrakst vārds, jānoziedo kaut kāda monēta un... And name mother, father. Where? There? Up? Yes? Yes. Okay, thank you. Tātad šitā te mums esot augšā kaut kur esot jāliekot, nezinu. Iesim, skatīsimies. Wat Sam Pran ir budistu templis, jeb kā tautā iesauktais Pūķa templis. Tas vēl joprojām ir kā īsts templis, kurā uzturās ikdienā sievietes. Tā ir 17 stāvus augsta ēka. Blakus teritorijā atrodas arī dažādi apskates objekti. Nu ko, ejam un skatāmies. To jau baigā celt, cik viņam tas stāv ir? Un reku laikam, kas šis te tie karauķi, ja? Tā, un te kaut kāda schēma atradām. Mēs ko nozīmē šitas? Nedrīkst sviedrunīt? Pučoties nedrīkst? Spļaut nedrīkst, muška. Ko? Spļaut nedrīkst. Spļaut? Man tā liekas. Liku monēti var mest iekšā. Hello. Our lady here is a treasure, the bank of the dragon. You can make 1 million from one coin. You make your name, your company, it's special of your bank. And then this one old woman, rich 10,000 years ago, she need to be kept for everyone to visit our dragon. If you have a coin, okay? Okay. So this is a happy hand, happy money. Because you use the handphone, for handphone and computer, you can make a wish. Ask for money, happy money. And the one is a feed pen for beautiful future.
happy future for you for business. And one place, if you standing so there, one place to touch dragon. Bad luck, bad soul, bye bye. You get the power dragon. Lucky, good business, good family, happy family. Visi happy, visi happy. Yeah. So welcome this way. Take off shoe inside. ถ้าไม่รีบกลับมีพระใหญ่ไปไหว้นะคะ The creator of dragon built the dragon for Noah, and thank you. You one of save the world. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay, Have a thank nice you. day. Good Thank day you. for you. Un tad tagad nevarējām saprast, vai tas bija piespiedas kārtā vai ne, bet no atkal 20 bati no mums bija, nu, ķipa, nu, kaut 50 centi. Nu, beigās jau mēs jau esam eiro jau samaksājuši, jau it kā bezmaksas ieeja it kā. Tā, nu labi, ejam, skatāmies, kas te jādara. Liftu jābrauc vai? Here, yes? Ok, thank you. Tā, tad liftu mums neatļauj braukt, mums klējā atļaus braukt ar liftu. O, nē, te jau kaut kas ir. Nē, šitā? Mums ar to pūķi jāiet, riņķī. Nu tad izrādās pacelšanās augšā notiekās par to pašu pūķi, kas ir vies apkārt šai ēkai. Nu neko, 17 stāvus laižam augšā. Pakāpiens ir diezgan stāvs. Reku, ja gadījumā kas, tad darba laika šāds ir no 8 līdz 5 vakarā. To gan es nezinu. Un tā mēs esam pie paša pūķa augšā. Labs. Tā, nu reku mūsu vēlēšanās lentītes ir. Tā, mums tagad jānoliekot esot šitie. Kur mums šitie jāliek? Te patās, ja? Ko tagad? Nu, noliksim patās blakā. Tā, pastīsimies, vai puķītim nāgi ir apgriezti. Visi smuki, visi kārtībā, tikko bijis pie manikīra. Skatāties, liels bruņuruputs. Te ir laivas. Kaut kāds buda arī kaut kur esot. Reku buda, pareiz, reku buda. Zilonis. Can I try, please? Here, yes. Tagad kaut kāds rituāls mums notiekās. Tā, mēs tagad uztaisījām kaut kādu baigo rituālu. Baigā veiksmi te visiem būšot un mums galvenais visiem pārējiem. Nu jā, te gan ziedošana atkal jātaisa. Ziedot, 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 ziedot. Ziedot, ziedot, ziedot. Jā, un šitās te sievietes šeit arī dzīvojot iekšā. Jā, te ēkā. Nu te ir tik daudz tie rituāli, ka mums viņi paši tur apjukuši ir. Te re, kur ir pēdas.
Te visur ir pēdas. Un šeit aiziet rokas. Rokas, kaut kas jāliek, ko tas klāt. Bet, nu, es saku, tie rituāli tie ir tik daudz, ka kam maz neliekās. Viss ir zem tā trakā pūķa. Eki tā viņam aste. Nu, forši te kaut kāda, eki te patās pie tā pūķa, kaut kāda, nezinu, sudupīta. Un rekur zivis, nu, bamēmā, kā zivs te peld. Kur te palika? Tā, un izrādās, tev tas process ir labāks. Ejam, rekur. Pabarosim atkal samus. Ai. Tas viss ir atkal. Nu, ot. No. Tomēr tās baros lielos samus. Ui, Vairāk siemi. nobijās. Vairāk siemi. Ot, jā. O. Tu nu, kas viņu tur ir daudz. Nē. Normāli samiņi. Oi, tie ir sami, jā. Nu, viņi kaut kādi samveidīgi. Nu, nezinu. Es tur domāju, ka tas ir lēnāk, un es jau būtu sirdē izbraukt. Tam arī atkal draudzens kaut kāds. Liela. Šitā ir liela. Kas ir? Dūzeni. Labi jau, ka visu var saprast. Jo tālāk no Bankokas, jo mazāk anglisko teksta, visi taju valodā. Šeit jau mēs uzkāpam augšā un blakus tieši patās tam pūķa ēkai atrodas diezgan iespaidīgi liela izmēra Buda. O, nē, tas ir pāvs, jā? Kaut kur krūmos mums te pāvs ielīdz, puses kaut kāds kājas. Tāds normāls kājiņš, ne? Tik cik naks liels. Tam arī kāja tik liela. Iesim iekšā bruģurupucī. Un muti iekšā. Posies kādu amortizatoru, viņš atverās vaļā. Jā, tātad instrukciju mēs visi sapratām, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tā, un tad mums kaut kur ved lejā viss process. Uz kurienu ved? Ejam skatīties. Tā arī nesapratām tā tuneļa jēgu jeb mērķi, jeb izgājām Bruņurupacim pa otru pusi ārā. Un paskatieties, rekādi, es nezinu, laikam policijas būdiņu vai kas tāda ir, es nezinu. Vai ar cepuri kepka augšā. Ko tik neizdomā cilvēki? Nu tā, par šo apskates objektu ir tā, ka daži varbūt tās būs vilšies, jo te pa lielām te nekā vairāk nav. Bet, piemēram, mums patīk, it kā, smuka, tas pūcots, riņķī, viss tāds krūta, jā. Jā, kāpi gan. Jākāp augšā, jā.
Jā, tā kā no mūsu puses mēs rekomendējam, bet tas atkal ir pēc gaumas lietas, un daudziem varbūt tās nepatiks, jo te nekā vairāk arī nav. Te viss šito te paskaties un brauc apakaļ uz Bankoku un viss. Te var pastaigāties. Nu, tur var pastaigāties, jā. Nu, katrā ziņā no mūsu puses rekomendējam. Un šeit jau sākās pats interesantākais. Tik traki bijām paļaujušies uz grāba aplikāciju un viņu taksistiem visur, ka nevarējām iedomāties atbraucot uz šo vietu, nogaidījām 1 stundu un neviena grāba takša nebija. Tad izdomājām, ka pamēģināsim Boltu aplikāciju. Tur arī nevienu nerādīja. Nu tad jau vispār bija panika, ka maz neliekās, kā lai tiekam vispār apakaļ uz Bankoku. Bet par laimi, pēc kādām 15 minūtēm Bolta aplikācijā parādījās vismaz viens, un tad jau pa galvu pa kaklu spiedām, lai viņš mūs brauc pakaļ. Un tad jau varējām doties atpakaļ uz Bankoku mierīgi 40 km, un cena bija tieši tāda pati kā grāba taksim, jeb apmēram 10 eiro. Bet nu jā, ja jūs ceļojat šādi vien tā kā mēs, tad rēķināties, ka jums var būt šādi arī pārsteigumi. Braucām atpakaļ un mums vēl kāds laiks bija. Izdomājām paņemt vēl vienu apskates objektu – veco laivu muzeju. Baigā informācija nebija par to, tad nācās vien pašiem iet tur un pārbaudīt, kas tad īsti tur ir. Un parādīsim jums, vai ir vērts. Un tagad ejam uz to muzeju. Laivu muzeju. Jā, pa šitādiem te, tā kā pagalmiem, ne pagalmiem. Tā. Tagad šitiem te laikam visu. Te nemaz nevar. Normāli, cauri pagalmiem tad jāiet. Reki muzejs tālāk, redzi? Nu, ka te kāds dzīvo, laikam. Jā, televizors, reku. Normāli, tas ir suns tos uzbruks. Jā. Tā, te toči nevar aiziet nekur vairāk. Nu, cik tālu. O, jā, Tamāra pieminēja varāns. Nav varāns šitā te. Normāls šitāds kontentiņš. Te jau kaut tās zivis laikam. Jā, un nebrīnaties, muzejs ir valsts vēsturiska mēroga statusa, un līdz viņam pa sauzem var nokļūt ejot pa šādām ejām cauri pagalmiem. Ja, protams, tos tā var nosaukt. Cik sapratām pēc tam, tad arī notiek tūris uz šo muzeju, un tas jau ved ar laivām pa kanāliem. Te kaut ko nopirkt, droši vien, ka var. Kas papagaļi, kas tas ir? Nu, es, protams, ka nezinu, vai šitā ir vienīgā pieeja tam muzejam, bet katrā ziņā norādes ir, un tā ir viena no ieejām. Jā. Tā, labi, karuši skatāties, jā. Tā tad gribi videokameru lietot, ja filmēt arī ar telefonu, ir 200 bati. Bet tā principā, nu jā, ietek var. Okay. Thank you. Thank you. Nu tā, baigi traki viņi te uz tām videokamerām un pār video. Tātad šeit ir veco laivu muzejs. Samaksājām 200 batus, lai varētu tikai priekš jums skatītāji nofilmēt. Izrādās, ka šo muzeju apmeklējām nedaudz nepiemērotā laikā, jeb šeit uz vietas restaurācijā bija vairāk kā puse laivas, un tas, cik nu bija vecās laivas gatavs uz apskati, tik vien bija. Visas laivas ir vēl no kara un pirmskara laikiem, cik nu tās ir saglabājušās, un katrai laivai, protams, ir savs stāsts, cik daudz tās ir atrestaurēts no kara sekām un tomēr laika zoba dēļ. Gandrīz visas bija izdekorēts ar pūķiem un citu nacionālo simboliku. Jūs paskatoties, cik gara tā laiva ir, jo, pēc tam galam projām. 100 metri. Zivs te arī apakšā. Un to jau baigi, viss tāds apzeltīts, sazeltīts.
Vai jūs spējat iedomāties, šī laiva ir 46 metrus gara un vesels 15 tonnas smaga? Ārprāts! Tamāra, reku, gribēju šitādu laiviņu. Tamārai laikam saka, dibens esot par esmu. Nu jā, kaut kā sūdīgi ir, ka ielīst iekšā. Un šis, piemēram, tas lielais ir tagad no Otrā pasaules kara, kas ir palicis pāri no laivas, kur ir kara laikā sabombījuši laivu. 9 metri? Ārpēc, 9 metri gara. Kāds viņus var taisni vispār nopeldēt? Kā jūs domājat, cik šitā laiva sver? Nu, tagad jūs varat piespiežot stop pauzīti video un ierakstāt komentārā. Intereses pēc vienkārši, kā jūs domājat, cik šitā laiva ir smaga? Ierakstījāt komentārā? Pareiza atbilde – 20 tonnas. Un tā mūsu kārtējā spontānā ideja no tā muzeja mūs pierunāja izbraukt vēl vienu kaut kādu citu kanālu. Un aizdīs līdz viesnīcai. Tieši tā. Tātad, kāda mums ir laiviņa? Laiviņa šāda. Tā vēl turbo motors kaut kāds traks. Vai samāk? Un šī brūnā augstākā ēka ir mūsu viesnīca, kur netālu arī mūs pieved. Mēs nezinām, kas tas tāds ir. Mēs nezinām, kas tāds ir, bet Tamārai griboties pagaršo. Tur jāņem viss maisiņš ir. Mēs tagad garšojam. Viņš ir garšīgs, stiprs, bet kas tas tāds ir, mums nav mazākā nojausma. Zivs. Ogurķīši.
Droši vien pat kanālā noķerts. Nu, jā, nu. Pēc tā ejam pa tirgu un opā. Bruņurputs rokā. Normāli. Draugs. Tad zupa iekšā vārās.